vairs nespēja atļauties, ir defaults. Bez tam, pieņemot lēmumus politiskai elitei, nevajadzētu aizmirst, ka šobrīd nav skaidrības par nākošā Eiropas Savienības fondu programmēšanas periodu. Kādi resursi, kādām programmām tiks pielēmti, tas šobrīd vēl nav zināms. Vai šiem manis minētiem scenārijiem ar burtu simbolika ir arī kādas citas alternatīvas? Kādi lēmumi būtu jāpieņem? Kas ir saprātīgākie naudas izlietošanas ceļi? Man šķiet, ka vēl ar vienu kaut ļoti vāja, bet pastāv cerība, ja tā var teikt, noķert U-veida scenāriju. Jāsaprot, ka valdības īstermiņa uzdevumi var neatbilst ilgtermiņa mērķiem, bet tie, protams, nedrīkst šos mērķus nokaut pavisam. Tādēļ būtu, pirmais, jāatsakās no jaunu nodokļu ieviešanas, jo tie gan bremzēs iekšējā patēriņa pieaugumu, gan padziļinās krīzi mājokļu tirgū, gan atbaidīs kapitāla atgriešanos Latvijā. Koproduktu pārdales normai ar nodokļiem nevajadzētu pārsniegt 35% robežu. Nodokļi nav jāpalielina krīzes laikā. Otrkārt, jāpaplašina Latu piesaistes koridors līdz plus-mínus 15%, jo tas samazinās deflācijas postošo ietekmi vietējām precēm un pakalpojumiem. Plaša preču un pakalpojumu cenu deflācija ir tautsēmniecības saldēšana, kas rezultējas arī mazākos budžeta ieņēmumos. Latvijas piesaistes koridoru paplašināšana veicinās Latvijas preču un pakalpojumu noietu tirgu ārpus valsts, vienlaicīgi bremzējot importa preču pieplūdumu. Tas savukārt dos iespēju attīstīties uzņēmumiem, kas spējīgi ražot preces, aizstājot importu. Treškārt, 2010. gada budžets jādara deficītu nelielāku par 3%, jo tas nozīmētu, ka mazāku aizņemtās naudas daļa tiks apēst neražīgos tēriņos. Būs lielāka iespēja saprātīgi savietot finanšu resursus no Eiropas Savienības fondiem un starptautisko aizdevumu. Savukārt šo līdzekļu ieguldīšana tautsēmniecībā mazinās bezdarbu un radīs nodokļus valsts budžetā. Ceturtais. Nekavējoties jāpārdod Pareks, kaut ar zaudējumiem, saņemot pretī pienācīgas garantijas, ka nākošie akcionāri būs spējīgi nodrošināt vajadzīgo kapitalizāciju, tā ļaujot izvairīties no papildus valsts naudas ieguldījumiem šajā bankā. Tā ir industrija, kuras izaugsmē vajag vismazāk valsts līdzekļu, bet visvairāk profesionalitātes. Šī jau ir trešā nopietnā banku krīze Latvijā. Banka Baltija, Rīgas Komercbanka, Pareks. Vai nav par daudz Latvijas ekonomikai? Uzticības atgūšana Latvijas banku sistēmai ir ļoti svarīgs jautājums. Piekārt. Cilvēku daudzums, kuri gribētu saņemt savas algas no valsts budžeta, vienmēr būs pieaugošs. Ierēģi spēs šim mērķim piemērot sev par labu interpretēt pat Eiropas Savienības likuma normas. Pārvaldes birokrātijai jāievieš izdevumu griesti, tādējādi panākot izpratni Latvijas sabiedrībā, cik santīmus no katra mūsu lata, kas nomaksāts nodokļos, tā ir gatava akceptēt šim tēriņam. Ja šo izdevumu griesti neceltos proporcionāli līdz koproduktu pieaugumam, tas sekmētu arī nepieciešamās strukturālās reformas valsts pārvaldē. Sestais. Eiropas Savienības fondu līdzekļi novirzāmi, vērtējot konkrētus kritērijus, kas nozīmīgi mūsu konkurētspējai, tādus kā darba ražīgums nozare, energoefektivitāte, vietējo izejvielu īpatsvars un tā tālāk. Šis ir laiks, kad ir izbūvējama infrastruktūra, ostās, lidostās, galvenajos autoceļos, dzelzceļā. Tas arī īstermiņā dos skaidru labumu, jo mazinās bezdarbu, jo saglabās pietiekams ieņēmums sociālajām vajadzībām, kā piemēram ģimeņa atbalstam. Septītais. Jāpanāk tekošā konta pārpalikums. Tādēļ nozīmīga daļa līdzekļu no Eiropas Savienības fondiem un citiem avotiem novirzāmi reāliem preču un pakalpojumus
eksportējušiem uzņēmējiem, vienlaikus tā iedrošinot arī bankas atsākt kreditēšanu. Tā tiks gūti papildus ieņēmumi brīvi konvertējumās valūtās, tas mazinās spiedienu uz latu, un neaizmirsīsim, nav īstas ilgtermiņa alternatīvas Eiropas Savienības kopējam tirgum maksātspējas ziņā. 8. Jāveicina kapitāla konta pozitīvas tendences atjaunošanās. Tādēļ varētu uz laiku ieviest virkni vilinošas likuma normas. Piemēram, atbrīvot no nodevām un nodokļiem tos darījumus ar nekustamo īpašumu, kuru rezultātā tiek dzēstas banku hipotēkas. Tādējādi atbrīvojot banku līdzekļus citu tautsaimniecības sektoru finansēšanai. Jāsekmē ieguldījumu fondu likumdošana, lai pievilinātu ārvalstu kapitālu. 9. Uz laiku koriģējam sociālo pabalstu sistēmu, to sasaistot ar nozīmīgu sabiedrisko darbu paveikto apjomu. Sociāla atbalsta sistēmai ir jāveicina ātrāka cilvēku atgriešanās darbā. Visi citi kritēriji kropļo galveno mērķi – strādājoša sabiedrība. Tikai strādājoša sabiedrība var būt drošs garants mūsu pensiju sistēmai. 10. Politiķu izrādīšanās, šodien skaidrojot nākotnes perspektīvās industrijas, ir smieklīga. Atbalstāms ir konkrēts produkts. Var gadīties, ka rītdienas pieprasītākais eksporta produkts tiks šodien radīts uzņēmumā, kurš darbojas par neperspektīvu atzītā nozarē. Tā pasaulē jau ir gadījies. Der atcerēties, ka savulaik ar slaveno zīmolu Nokia tika ražoti samērā specifiski gumijas izstrādājumi. Galošs. Un visbeidzot, jāatjauno uzticība valstī ilgtermiņā, sniedzot kvalitatīvas veselības aprūpi, kaut arī mazākā apjomā, nodrošinot izglītības kvalitāti un garantējot sabiedrisko drošību. Tas ir jautājums par latviešu nācijas kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu. Skaitliski augoša un izglītota nācija, kurās krīzēs spēs atrast alternatīvas demagoģiskiem pašiznīcības scenārijiem, arī tādiem, kurus pašreizējā varas spice mēģina Latvijas sabiedrībai ierunāt kā labus esam, vēl arvien baudot nekritisku mediju labvēlību. Ir laiks domāt par izaugsmu. Par to tad lai diskusija nākošajā sadaļā. Paldies!